šajā epizodē. 7. Kas man sanāca? Šis. Man liekas, ka mēs visi kļūsim par robotiem. Dodiet tam 2 gadus. Bet tu neuzķeries tādiem, ja? Nē. Nekad? Nē. Nekad? Vienreiz bija. Tiešām ir blonds un vēl blondāks epizode. Man nav limiti. Sveiciens visiem dārgiem skatītājiem un laipni lūgti šovā Īsts vai neīsts. Pie manis nāks dažādi draugi, kolēģi un paziņas, kuri apgalvo, ka viņi viens otru ļoti labi pazīst. 10 jautājumi, 10 dažādas tēmas, bet tikai viena pareizā izvēle. Īsts vai neīsts. Es esmu Liepa un es būšu jūsu ceļvedis šajā trakajā un azartiskajā ceļojumā. Un ar mani šodien kopā ir Ralfs un Alise. Ak, Dievs, jūs visi man mājdulīgi izpostīsiet. Jā, mēs nākam ar blīkšķi. Mani sauc Ralfs, esmu satura veidotājs un profesionāls dzīves baudītājs. Mani sauc Alise. Ikdienā kāpju dažādās kurpēs. Esmu gan satura veidotāja, gan studente, gan arī skolotāja un varbūt itin viss. Mēs sakām kā kolēģi un pārpām par draugiem un kolēģiem. Un tagad esam draugi un kolēģi, jā. Mēs gribam noskaidrot, kurš ir attapīgāks, tā kā tu teici. Jā, to mēs šodienas epizodē arī visi uzzināsim. Lai uzvar blondākais. Kāpēc man jāsteidz pret Ralfu? Es negribu saucēties pret Ralfu. Es ceru, ka es izdzīvošu. Uztaisim selfiju. Pirmais jautājums. Parunāsim mazliet par jūsu sociālo mēdīju veidoto saturu. Un jums ir jāpasaka, vai drauga ieraksts ir īsts vai neīsts. Wow! Lūdzu bildes. Traki. Tādā kāda smuka cilvēki. Neko Es jau zinu. Bet jums ir jāsaka vienam par otru. Jā, es jau Ralf, zinu. tu par... Jā? Jā. Oh, okay. Ok, Gatavs? jā. Neīsts. Tātad, Alise, tev šķiet, ka Ralfa bilde neīsta, Jā. un Ralf, tev šķiet, ka arī Alise Jā, bilde mēs domājam, ka neīsta. mēs esam fake. Mēs esam Tagad mēs esam pārliecināti, ka mēs esam fake all the way. Nav ko ņemt. Es zināju. Aha. Es zināju. Zini, kāpēc, Ralf? Tāpēc, ka man ir īsta. Loģiski, ka tavi ir neīsta. Tas tam redz. Man likās, ka mana bilde ir īsta, tāpēc man likās, ka tava ir neīsta. Pagaid, tu nemaz neatceries to visiem to bildi? Nē, nu es atceros, tas ir, tur vienkārši, bet es tikpat labi varēju padomāt, nu jā, tur ir fons namē. Jā, diezgan tādi maziņi tādi. Nu jā, man bija tāds, jā, es atceros, tieši tāds detaļās, bildes. Man tiešām likās, ka, tā ir īsta bilde. Mirkļbirga Latvija. Vai fakts, ka brīvības piemineklis Rīgā tika uzcelts pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1991. gadā, tad vai šis fakts ir īsts vai neīsts? 3, 2, 1 vai kā? Jūs esat gatavi? Jā. Man liekas, Alise vēl kaut ko tur bišķīt. Nē, es esmu gatava. Jā? Ok. Pārliecība ir galvenais. 3, 2, 1. Neīsts. Noskaidrosim, vai tā ir pareizā atbilde. Tieši tā. 1907. Trešais. 7. Jums jau bija 1930. Septītais. Ko? Piektais. Jā, Zinu. jā. Jā, šitais ir mans mīļākais. Tas vēl 56 gadi vispār pirms neatkarības atgūšanas. Nu jā. Man kaut kā vēl prēm neticās, ka tas ir 1935. Man tāds sajūta, ka viņš ir nedaudz senāks. Eksperiments. Tā, nu man šķiet, ka ir pienācis studijā ieviest mazliet tādu eksperimentālāku gaisotni, ne? Tā Jūs sakāt? nav gan eksperimentāli. Es domāju, Tu to vari. Tas bija pirmais eksperiments. ka nevajag Jā, uztraukties. Viss kārtībā. Viss kārtībā. Mēs esam gatavi, maucam. Čau! Mani sauc Emīls. Skaties uzmanīgi. Es paņēmu šo salmiņu un triecot caurdūru šo kartupeli. Kas man sanāca? Šis. Jautājums tev. Vai šīs eksperiments bija īsts vai neīsts? Nu, draugi, jums ir jāizdomā, vai Emīla veiktais eksperiments ir īsts vai neīsts. Esmu gatavs. Es arī. Ja? Vai ar salmiņu var caurdurt
kartupeli. Aha, domas dalās. Neīsts un īsts. Nu, Emīl, pastāsti, kā tu tur īsti ir? Ja mēģinās caurdurt kartupeli, tas vienkārši salocīsies. Ja aizspied vienu galu ciet, tad man tas izdodas. Gals jāizspiež ciet, lai rastos gaisa spiediens. Tas neļauj salmiņam deformēties. Mazs triks, bet paliks atmiņā visiem. Jūs redzējāt, ja viņš aizspied to vienu galu salmiņam ciet, un tad tur tā... Materiāli nezinām. Geogrāfija. Jāatbild, vai punkts, kas ir atzīmēts kartē, ir cēsis. Atzīmētais punkts ir īsts vai neīsts? Tas būs tik traki, ja es šo neatbildēšu pareizi, jo es biju cēsījis pirms 3 dienām. Ko tu domā, Līta? Domas dalās. Man ir dilēma. Man liekas, arī bija tikko cēsīs. Jūs padomājat kārtīgi, lai cēsnieki neapvainojās. Tu vari padomāt, kas cēsīm blakus atrodas, un vai varbūt tur ir tās tas pilsētas. nepalīdzēs. Tas nepalīdzēs nevienam no mums. Labi. Nu, ar cēsīm es šautu tumsā, bet man liekas, kaut kur tur arī viņām ir jābūt, jā. Nu tad 3, 2, 1. Īsts, ok. Vai tas ir cēsis? Tieši tā. Neviens neapvainosies, jūs tomēr zināt Latvijas geogrāfiju. Robotu laiks. Jūsu uzdevums ir pateikt, vai šis attēls ir īsts vai mākslīgā intelekta veidots. Tāds nopietns vīrietis kaut ko domā. Bet man liekas, tas ir ļoti grūti realitāte. Viņš ir tik ļoti, var attēlot. Nu jā, tagad jau ir Īstas lietas, jā. Jā. Tas pat ir mazliet baisi. Man liekas, ka mēs visi kļūsim par robotiem. Dodiet tam 2 gadus. Radam kartītes. Ok. Vai attēls ir īsts vai mākslīgā intelekta veidots? Es zināju! Bet tas patiesībā ir ļoti baisi, jo viņš izstāsta tā kā fotogrāfija. Bet tad, kad es piezutoju ar acīm, cita lieta. Viņai Domāju, ir ka- tās lēcas ieliktas vienkārši. Nu, viss tagad viņam ir lēts, ka viņi redz visas manas kartītes, viņi redz visas tavas Viņai kartītes. ir mākslīgā intelekta lēcas, jā. Jā. Es vienkārši viens no pirmiem, kam jau ieliks smadzenēs to visu To roboti. čipu, ja? Jā. Bet es nedrīkstēju teikt, tāpēc to lūdzu izņemam. Kurš ir viltojums? Vai priekšā redzamais objekts ir īsts vai neīsts? Esam gatavi? Nu jā. Jā. Vai uz rozā paplātes ir īsts vai neīsts citrons? Kas ir jūsu stratēģija šeit? Es neatklāšu to skaļi. Tad jau es zaudēšu. Uz rozā paplāts vai ir īsts vai ne? Jā. 3, 2, 1. Iesim paskatīties tuvāk, vai tā ir pareizā atbilde. Jā, tas ir neīstais plasmasas. Nu, tu vari pamēģināt. Varbūt tas sanāk. Bet šis ir īstais citrons, jā. Nu, bet? Klikšķi un lamatas. Vai jums ir pieredze ar to, ka jūs saņemat kaut kādas viltus ziņas, tur atsūti man 5 eiro citādāk, es kaut ko? Nu, nē, bet man pasts gan raksta visu laiku man paciņ nāk. Jā? Man paciņ nāk. arī Un tur jāievad savu dati, lai to paciņu saņemtu. Es domāju, cik par tā. Personas kods viss, Jā, tas nāk no e-pasta, tur īstais pasts un tā. Bet tu neuzķeries tādiem, jā? Nē. Nekad? Nē. Ok, nu tad jau mums te ir tādi profesionāļi sēž krēslā. Nekad? Nu, vienreiz bija. Tad tomēr, ko tu mums nestāsti? Nu, bet tas nebija no pasta. Tas bija no kaut kādas sadarbības piedāvājuma, kas bija pavisam neīsts. Un tas bija ļoti sen, un tad 50 eiro pazaudēju. Ārprāts. Jā. Nevarēja tur kaut kā atgūt atpakaļ kaut ko? Nē, tāpēc, kad viņi palūdza, lai nospiež PayPalā, tā kā, ka nevarēs atgūt, man bija tāds ļoti labi. Un es stāvu draugam, viņš tāds, nē, viss kārtībā, tu vari atgūt. Man tāds, nē, es nospiežu, tas tieši to pogu nospiedu. Viņš tāds, tad tu esi pilnībā norakstām. Nu, skatīsimies, tad kādas izredzes šodien tev būs ar to. Izaugus cerams. No tā. Jums ir jāuzmin, vai šī ziņa ir īsta vai neīsta. Jā. Pasts laikam raksta, ja? Jā. Pakas piegāde ir aizturēta. Lūdzu, nekavējoties apstipriniet savus datus šeit. Un ir links. Tu esi gatavs? Jā, esmu gatava. Neīsts. Vai tā ir neīsta ziņa? Tieši tā.
Principā tas, kā var pateikt, ka tā nav sakarīga ziņa, ir tas, ka nav konkrētu detaļu, kā šajā ziņā. Nav minēts vispār, kas par paku, no kurienes nāk. Rada arī steidzamības sajūtu, ka tūlītās tev nāk samaksā, paskaties šitas te. Jā. Tas liecina par kaut ko aizdomīgu, kā arī ir nepārbaudāms sūtītājs. Ātrāk, stiprāk, gudrāk. Kādās attiecībās jūs esat ar Formuli 1? Formālās. Formālās. Es patiesībā arī šodien uzzināju, kas ir Formula 1. Nē, es tā kā aptuveni nojaušu, bet es neesmu skatījusies. Vai apgalvojums, ka Formula 1 sacīkšu laikā braucēji nedrīkst izmantot radiosakarus ar komandu? Vai šis apgalvojums ir īsts vai neīsts? Tāds klusums iestājies. Tūlītās, pagaidiet. Varbūt ir vienkārši jāriskē. Jāmauc. Labi, maucam. Jā? Nu tad 3, 2, 1. Neīsts. Ok, vai tā ir pareizā atbilde? Tieši tā. Kas tad vēl beigās tur saslēdzās, ja? Tas putniņš atlidoja. Mēs sākam skatīties to seriālu par to formulu, un es tad domāju par to, kā viņi brauc tajās mašīnās. Nu, ja tev vēl ausī kāds kaut ko sāks teikt, tev vēl ir jāskatās, tur jau ir tādi apstākļi. Es domāju, ka tu vienkārši sajūgtu prātā un vienkārši pats ieskriet sienā. Tāpēc es domāju, ka tur vajag klusumu, mieru, tu pats mēģini ar to visu spriedzi tikt galā, un nekādas nevajag liekus sakarus. Bet viņi drīkst izmantot, un tu parādīji, ka viņi Nu es tam nedrīkst. neticu. Labi, ka tu parādīji pareizi, bet tu tā nedomāji. Labi, vai tev ir kaut kāds pamatojošs viedoklis, kāpēc viņi drīkst? Kad viņiem būs grūti, ja viņiem neteiks, ko un kas notiek uz laukuma, viņiem būs grūti sakoncentrēties un pievērst uzmanību tam, kas notiek apkārt. Viņi ir iesmundēti tādā mazā vietā. Klaustrofobijā. Viņiem vispār nav nekāds sajēga par to, kas notiek ārpusē. Tāpēc un arī, protams, par mašīnas kvalitāti, ja pēkšņi kaut kas tur aiziet greizi, viņiem vajag, lai komanda ir informēta, kas ir jādara. Jā. Bet viņiem patiesībā ir arī ļoti konkrētas lietas, ko drīkst teikt, piemēram, motivējošus vārdus. Viņi nedrīkst sniegt palīdzību nekādu, tur runājot caur tiem radio, lai uzlabotu kaut kā tehniku, tur pateikt, kā ir jāgriežās, kādu tur manevru izmantot un tā. Bet tas ir tā diezgan loģiski. To nevar? Nē, jo tad tā būtu šmaukšanās. Par ko viņi tur runā? Ko viņi runā? Motivējušas vārdus viens otram. Tur ir kaut kādas savas pozīcijas, komandas lēmums par pitstopiem. Tādas kaut kādas tehniskās lietas vairāk tā sīki un konkrēti. Okay. Kultūra. Vai treideksnis ir īstais nosaukums attēlā redzamajam instrumentam? Jūs esat tādu instrumentu turējuši rokās? Jā, mūzikas skolā. Tu mācījies mūzikas skolā? Kad man bija 8, 9 gadi, jā. Un ko tu tur mācījies? Es spēlēju klarneti un klavieres. Wow, tāds multi-instrumentālists. Un tu vēl tev ir bijis saskarsme ar šo instrumentu? Jā, es vēl šajā sezonā dejoju. Jā? Jā. Oh! Atsāku tautas dejas dejot, un tad tieši kā reizi sanāca. 3, 2, 1. Īstais. Vai tas ir treideksnis? Tieši tā. Jā, jūs tomēr pārzināt savus instrumentus. Melu kaste. 10. spēle. Melu kaste. Tagad jūs varat katrs ielūkoties sev blakus esošajā kastē. Jums viss kārtībā? Jūs tādi apmulsuši. Es nezinu, vai man viss ir kārtībā, un vai tā, kas šo izdomāja. Tas ir, kad gribās kaut ko vakarā uztaisīt ēst, bet īsti nekas nav, bet tad tu paņem visu no leduskapja, no plauktiem un uztaisi kaut kādus salātus. Tas bija tas, ko es redzu kastē. Jūsu uzdevums būs aprakstīt savam draudziņam šo objektu, taču šeit ir āķis. Jūs varat izvēlēties vai melot, vai stāstīt patiesību. Jums uz šīm manis sagatavotajām kartītēm būs jāuzraksta, cik punktus jūs esat gatavi izspēlēt šajā spēlē, likt uz galda. Tātad, Alis, tu līdz šim esi ieguvusi 9 punktus, un Ralf, tev ir 6 punkti. Jā? Jā. Jā? Es paņemu un vairs nav atpakaļ ceļa. Jā. Alis, man šķiet. Jūs man nekāds limits neteicāt. Varbūt tu vari uzrakstīt vēlreiz, cik punktus. Tev ir iespēja no taviem 9 punktiem. Aha. Iegūt Jums tagad. vajadzētu uzreiz.
Nepateicis, ka ir limits punktiem. Teica, ieraksti punktus. Tiešām ir blonds un vēl blondāks epizode. Nu, tiešām. Nu, neviens man neteica, jā, ka kaut kādi limiti. Man nav limiti. Tur kaut kāds reāli Picasso mākslas darbs ir uztaisīts, man šķiet. Wow. Nu, es domāju, tad mēs varētu sākt ar Ralfu. Ok, tātad tur ir 3 priekšmeti. Tur ir augšā tādas puķītes, laikam baltas, fake. Nevis laikam baltas, bet laikam fake. Tad ir suņu siksniņa. Viņa ir tādā zaļā krāsā. Un tad ir rozā rāmītis bilžu. Es vēlējos melot. Tas bija tāds strateģisks gājiens. Man likās, man būs viegli notēlot, ka es saku patiesību. Es teicu patiesību par 2 priekšmetiem, meloju par 1. Tāpēc es zināju, ka es uzreiz varēšu dabiski pastāstīt par to visu, ka tas liksies, ka tā ir patiesība. Kāda izmēra sunim siksna? Nelielam, tā nav ļoti liela siksna. Ok, un kas bija 3. priekšmets, ko tu pieminēji? Bilžu rāmītis, rozā. Jā. Labi, un puķis neīsts. Kur viņš stāv? Ir rāmītis, uz viņa stūra ir suņu siksniņa, tāda zaļa. Uz rāmīša stūra Jā, ir uzlikta virsū suņa siksniņa. Un virsū ir baltas puķītes. Nu tad, Alis, tagad ir tava kārta skaidrot objektu tavā kastē. Man ir jāpaskatās. Tu vari paskatīties, ja tu aizmirsi, jā. Manā kastē iekšā ir normāla izmēra čīpa. Kas ir nenormāla izmērķība? Jā, huge. Ok? Tad ir tās secītas, tās low quality. Kā dzimšanas dienas svecītes. Nu jā. Nu ne jau tās, kuras ķipa tā kā iet uz gaisu, ja tās, kas tā kā Jā, ieši parastās. ok, Vairākas krāsas. ok. Salikts iekšā. Čībā salikts svecītes. Ieši sapā. Ok, jā. Tur vēl ir uz papēža daļas tā kā uzlikts šaha kauliņš. Es nezinu kāds. Bet viņš ir tā kā lielāks nekā man. Es nezinu, viņš tāds liels. Man likās, ka būs vieglāk teikt taisnību, nekā izdomāt kaut ko no nulles. Kādā krāsā ir čība? Roza. Ok, un šaha kauliņa. Tīsībā tā kā purple. Bet, jā? Man nav skaidrs, bet nē, laikam jau ir skaidrs. Tu jau sas savu iekšā intuīcijā. Es laikam jau zinu atbildi, jā. Es arī. Jā? Jā. 3, 2, 1. Jums abiem likās, ka jūs abi stāstījāt patiesību. Jā. Ir laiks uzzināt spēles īsts vai neīsts uzvarētāju. Alis, es domāju, sāksim ar tevi. Jā. Līdz šim spēlē tu bija ieguvusi 9 punktus. Un savā kartiņā ar savu Picasso zīmējumu tu izvēlējies arī visus šos 9 punktus likt uz spēles. Bet, diemžēl, man ir jābēdina, ka šajā spēles gājienā tu šos visus punktus arī pazaudēji. Wow! Jo Rāvs patiesībā meloja. Ļoti labi. Es samelēju par 1 priekšmetu tev. Ja par rāmīti rozo. Ļoti labi. Es izdomāju likt maksimumu, jo es saku, tā bija vienkārši kaut kā tādā mirkļā impulsīva izvēle. Loģiski, ka gudrāk būtu bijis 0, 1 vai 2, kas arī bija tas, par ko es šaubījos, varbūt likt, nelikt, bet man tāds, let's just do it. Nu, Ralf, vai tu esi gatavs noskaidrot savu situāciju? Tā, tu teiksi, cik es punktus uzliku? Tātad līdz šim spēlē tev bija 6 punkti. Ne, tu ierakstīji, paslēpi 0 punktus. Tu liki 0 punktus, tad tu saglabā savus 6 punktus. Vajadzēja rakstīt. Tu esi uzvarētājs! Šī pēdējā spēle bija man te bija visstrateģiskākie lēmumi manā dzīvē šogad. Alis, tu vari parādīt, kas bija tavā kastē? Redzu pašu. Reāli paskaties. Tad tiešām, man jums ir arī mazas dāvaniņas sagatavotas. Ekur, končiņas. Oi, paldies! Saldākai dzīvei. Un, Ralf, tev kā spēles uzvarētājam ir arī šī skaistā broša. Šis ir pirmais šaurs, kuras beidzot uzvaru. Alise, piedod, bet Jā, ar paldies tādu tev. atdevi. Visu spēles gaitu. Alis, es ceru, ka nav pārāk liels sašutums. Ne, visu. Ka jūs vēl būsiet draugi. Pēc šīs spēles. Tad jau redzēs. Ralf, kādas tev sajūtas? Man ir patīkams un nepatīkams satraukums vienlaicīgi. Patīkams, jo es uzvarēju, nepatīkams, jo Alise neuzvarēja. Tu izklausies tāds... Nedaudz manām savies.
Ir par ko. Viss kārtībā, nu dodamies. Bet, Nu, uz šīs nots, dārgie skatītāji, mēs no jums atvadamies. Es biju Liepa. Čau! Mēs te vēl būšu līdz tas varētu. Tiekamies nākamajā aizņēmumā. man prieks, ka es beidzot uzvarēju kaut kur. Likam, ka no šīs spēles visi varam paņemt to, kā ir jāmācās ģeogrāfija. Nu, tā kā pamājiet kamerā, tad tā kā pasmājiet. Ļoti mīļi.